jau saule laižas uz debesu malu, iet steigdamās darba nedēļu uz galu. Cik ilgi vēl, kad bija pirmdienas rīts, un vai Dieviņ, cik maz ir padarīts. Gribēju nopļaut lielu plašu drūgu, bet ir stūrīši laukā. Gribēju istabā ielikt lielus gaišus logus, ap zaļiem dārziem aptaisīt žogus, bet kavēja karstums un lietus, un šis un tas. Nevajadzēja arī tik garas diendusas. Nevajadzēja arī tik garas diendusas, domas pie tām visvairāk aizķeras. Bet nokavēto nav vēl tikko žēlot, traumu mākoņa rozi sāk plaucina un kvēlot, tev tornī zvaniņš uzkāpis. Drīz tas svētvakar iezvanīs. Bet vēl stundiņa laika līdz tumsai. Varbūt vēl ko paspējuši sasteigt un būt. Patiesībā plaukstas spēj noturēt vairāk nekā tajā var ielikt. Mīlestību nenosvērt, sirsnību neizmērīt. Patiesībā sirds spēj pasakīt vairāk nekā lūpas spēj izrunāt. Bet tu paskaties manī un ēnas pēkšņi zūd. Un kā pieskaras skan, smaržo un garšo dzīvi. Un izrādās, ka pirms 150 gadiem Ats Kronvalds ir radījis jaunu vārdu dzeja. Un tika skaidrojis, kas tad ir tā dzeja. Man patīk šie vārdi, es jums arī nolasīšu. Dzeja ir sapratīga izmanība, kā jaukas domas, dziļas jūtības, jautras un skumjas jausmas, ievērojami notikumi, krietni darbi, daļīgā valodā izrakstāmi. Bet runājot par rudeni, jo patiešām tas dzejiskais noskaņojums tiešām vēl uz rudeni, uz skaistiem kokiem, kur krāsojas, un arī man tāds rudenīgs piesitiens. Dzeja var būt ugunīga, kā lapu zelts rudenī, tikpat smeldzīga kā skumjas par aiziejušo vasaru, un nedaudz bēdīga, ja rudenis iezadzies arī sirdī. Ar augusta saules lāsēm pielīgušu taku, ar atvasaras lietus stāvu sev blakus. Es nāku no vasaras priecīgām naktīm pāri mirklim, kā krītošu ābolu taktīm. Man patīk visādas dīvainas lietas, un jo īpaši ābolu lietas. Kad no zaļiem mākoņiem gāžas oši sarkanu ābolu ražu. Āboli skanīgi rībina mājas, pagalmos ābolu beļķis krājas, ābolu lietus lieliski smaržo, ābolu lietus varani garšo. Tikai nedrīkst, ja galva dārga, iziet laukā bez lietas sarga. Nu, malači, jūs tagad dzēliet. Un nobeidzot to, ko es te tagad jums pateicu, man gribas pateikt lielu paldies abām meitenēm. Edītei, tā, kas no manis pa labi,
Un Dainai tā, kas no manis pa kreisi. Šeit būs tāda jauka grāmatiņa, ko ir sastādījusi mūsu skolas skolotāja Santa Brasla, kurai es dāvināšu grāmatiņu puķis, to jūs raugiet vēl tā padomāt man, bet man ļoti patika aforismu krājuma nosaukums Dzīve ir himna, izdzied to. Un jaukie vārdi, ko ir rakstījusi Brigita Debelska, ir tie, ko es gribētu jums nolasīt visiem. Par rudens ziedu klāto gatvi prom aiziet mana vasara. Un atkal dzīvē uzrakstīta ir viena skaista pasaka. Par putnu dziesmām pieskandētu mežu, par brīnumu skaisto ziedu riebinošo smaržu, par tauriņu un bišu neprātīgām dejām, par manu draugu smaidošajām sejām, par saules silto pieskārienu glāstu, par sirdī ierakstīto laimes prieka stāstu, nu gaidu savu rudens pasaku. Un es domāju, ka es darīšu tā. Edītē, lai tiek šis te aforismu krājums, jo viņai daudz visur jāpiedalās un jārunā gudrākas lietas, un viņa vienmēr varēs ieskatīties to, te, ko es esmu ierakstījis no mūsu Pelču skolas kolektīva. Tas ir Edītei. Tev liels paldies par šo skaisto pasākumu, un es gribu uzdāvināt Dainai par to jauko mītu. Tas ir tev, Daina. Paldies tev! Es gribu teikt ļoti lielu paldies, kad Stela man ieteica, kad es pazvanīju, kad gribētos arī dzirdēt, kā bērnu spēlē un visu, ko mēs apvienot kopā. Tātad jūs šodien dzirdējāt, es Stela noteikti nepareizi nosaukšu, vai jūs esat Kuldīgas... Ernesta Vigna Kuldīgas mūzikas. Jā, Kuldīgas Ernesta Vigna mūzikas skola, Stela ir skolotāja, un tātad tās ir tavas audzēknes. Nē, tas nav manis audzēknes, tās ir starptautisko konkursu audzēknes. Stela pati izstāstīs. Jā, tā ir skolotājas Ingrids Krieniņas audzēknes, un tā ir Ieva Kristiāna Blēve, un tā ir viņas māsiņa Līva Luīza Blēve, kuras ir gan lūkušas Laurus Sanpēterburgā, Krievijā, gan šajā vasarā, kad citiem bija brīva laiks, viņas bija Lietuvā, pie Kaunas. Bija starptautiskais pianistu jauno konkurss, kur arī gan klavieru ansamblī viņas iegūta pirmo vietu, un Līva iegūta pirmo vietu arī ar solo programmu. Ja viņa dabūja arī trešo, kas ir ļoti, ļoti augsti, jo tur bija tādi no Francijas un visādām valstīm ļoti labi pianisti, kas žūrijā viņas vērtēja. Tā kā tas ir mūsu tāds lepnums. Viņa televīzijā rāda mūžīgos šovus un saka, ka zvaigznes, un tad es nezinu, kā lai nosauc šīs meitenes, kuras ar darbu panāk tiešām labs rezultāts. Un tas ir mūsu rolas, tas ir mūsu absolvents. Jā, tas ir balans, jā, un tāpēc arī mums ir tāda maza savu dāvana, par to, ka jūs neteicāt un atbraucāt pie jums. Paldies jums! Paldies! Vēl es paldies gribu teikt Pelču speciālās internāta pamatskolas attīstības centra bibliotekārai Ingrai, Līgai un skolotājiem, kuri pavada Līgu. Ja? Jums arī liels paldies. Tas saldumiņš. Liels paldies! Paldies! Vai cik jau? Kad neatteicāt, es domāju, ka šitā nebūs pirmā un pēdējā. Un tad gribēju klātesošiem, kas ir sanākuši, atvainoties par to, kad iznāca šādi, bet es domāju, ka arī nav slikti. Tā doma bija jau, ka es varēšu jau taisīt pirmo pasākumu mūsu pagrabiņā. Bet nevar visu izplānot tā, lai viņš arī tā notiek. Bet pasākums mums būs, drīz vien es tā ceru, un tad visi klātesošie ir laipni aicināti uz atklāšanu, kur būs lielais blīkšķis, un tad jau mēs viņu apdzīvosim. Cerams arī, ka meitenes neatteiks un atbrauks ciemos. Un arī šeit sanākušiem ir maz saldumu nāštas visiem, kas ir sanākuši.
liels paldies, kad atnācāt un ka veltījāt šo nelielu